Re! Viss ēters ir te! Mobilo sakaru operators Selpils iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas papildu pakalpojumu. Meklē zonu un ceri, ka noķersi internetu. Un šejienes iedzīvotājiem tas ir teju neiespējami izdarāms. Man nav šeit zonas. Tad, kad es sazinos ar operatoriem uz vietas, tad kādu dienu, divas, tad man ir ļoti laba zona. Man nevajag no mājas skriet ārā, kaut kur pāru meklēt zonu, lai es varētu ar kādu sarunāties. Paiet 2-3 dienas, man pazūd zona, es nevaru sarunāties ne lāgā ārā, ne iekšā vispār. Gunta vairāk kārt ir mainījusi pakalpojumu sniedzējus, bet viss velti. Par daudziem tik pašsaprotamu zvanu vai interneta lietošanu šķiet šeit var tikai sapņot. Bet solījumi no mobilo sakaru operatoriem, ka pavisam drīz būšot internets un varēs ērti visus sazvanīt, izskan bieži, bet nekas nav mainījies un ar to ir saskārušies daudzi Selpils iedzīvotāji. Tornis mums ir, bet jēga maza, tāpēc, ka visi cenšas apkārtēji iedzīvotāji iet pie bibliotekas. Tur bibliotekā pašā ņemt to internetu lieto. Jo citur vienkārši nav? Jo citur nav, jā. Bieži vien ir tā, kad, ja brauc ar kaut kur pa ceļam, kaut kur te starp mājām, tad vienkārši pazūd, pārtrūkst visi sakari. Kaimiņi arī viņi pamēģina vienu internetu, pamēģina otru, un kurš ko var tur piemeklēt. Dotajā momentā es mēģinu sazvanīt šodien kaimiņieni. Es viņai zvanījusi 6 reizes, es viņu nevaru sazvanīt. Viņa, ja man vēl ir kaut cik zona, tad viņa ir tikai vienā vietā, kaut kur pie kaut kāda šķūņa pakša. Kur jūs parasti visbiežāk meklējat, lai zona būtu? Nāku uz šo vietu, kur pašlaik stāvu, vai arī eju pa ceļu uz priekšu, pretī ezeram. Mēģinam tā sazvanīt te kādu. Mēs tev 3 reizes zvanījām, tu tikai tagad uzdzirdēji, ja? Vienkārši man te zonas īpaši nav. Centīšos atrast kādu vietu, kur tad ir sasniedzama zona, jo šeit nav. Uzkāpjot bērzā, arī zona nav. Uz koku kaudzes zona arī nav. Pircaukšā arī nav. Un pagraba augšā ir! Viena strīpiņa ir. Nē, pazuda. Šī ir apmēram mana mīļākā vieta, kur es nāku zvanīt, ja man kādu ir jāsazvana, vai arī, ja man kāds zvana, tad es ātri skrienu lejā no kalna, lai es varētu normāli sarunāties ar cilvēkiem. Tad visu laiku jūs esat ārpus sakariem? Pārsvarā jā. Šeit arī sāk parādīties 2 strīpiņas. Ja nepieciešams ar kādu sazvanīties, snieg vai līst jādodas ārā un jācer uz veiksmi. Bet cik daudz šādu melno punktu, kur nav pārklājuma, ir Latvijā? Tieši procentuālo vērtējumu kā objektīvu mēru mēs šādu ciparus mēs neiegūstam un nemērām procentuāli. Bet to, kur nav pieejams vispār pārklājums, ja tīri subjektīvi skatos, tad tas ir manā skatījumā dažos procentos no teritorijas, kur patiešām nav nekā. Bet kā rīkoties iedzīvotājiem, kuriem ikdienu nākas dzīvot ārpus sakariem? Pirmais, ko var apskatīties, vai tajā vietā ir pieejams vai nav pieejams pārklājums, tas ir operatoru pārklājuma kartes. Tas ir pirmā vieta, ko vajadzētu izvērtēt pirms izvēlēties operatoru. Operatora attēlotās kartes rāda debesmānas solījumus un nereti ne čiku, ne grabu. Vēl esot vērts izmantot pakalpojumu sniedzēju piedāvāto iespēju bez ilgtermiņa līguma paņemt iekārtu uz testēšanas laiku, lai pārliecinātos, pārklājums ir vai nav. Labākais veids, kā no operatora iegūt informāciju, ir uzrakstīt vēstules formātā jautājumu ar to, kāds ir tehniskais risinājums labākais šajā vietā. Neieteikt paļauties uz to, ka tiek reklamēts vai kāds no izplatītājiem reklamē un stāsta, ka tie tiešām super viss ir, un paņemt iekārtu, noslēgt līgumu un aizbraukt mājās un pārliecināties, ka tur ir un nav, vai vispār nav pieejams pakalpojums. To, vai operators ieguldīs šajā vietā, tas ir pašu operatoru ziņā izvērtēt, cik tas izdevīgs ir šis
ieguldījums konkrētā vietā, piemēram, paplašinot tīklu. Tātad cerēt, ka mobilo sakaru operators dažu cilvēku dēļ būvēs jaunu uztveršanas torni, šķiet naivi. Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams tīkla pārklājums, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesaka vai nu meklēt laimi pie visiem operatoriem, vai arī cerēt, ka kaut kas mainīsies, vai arī vienkārši mainīt dzīves vietu.